uz šīs nots es arī turpināšu. Parasti man liek kaut kur beigās, jo es stāstu blēņas vai spoku stāstus, bet, kad man ir baltais džemperīts mugurā, tad es stāstu pasakas. Godīgi un tukumīgi, jā. Te pat pa leju uz Vent, vienā vietā aug ozols un liepu blakām. Un tur tāda ciņaina pļāva, un senos laikos tur ir bijušas mājas. Un pa tām mājām ir bijis tāds stāsts. Saimniekam tur ir bijusi liela ģimene, 3 meitas, vairāk dēlu, un vienā karstā vasaras dienā tās meitas aizgājušas peldēties. Peldās un plunčājās pa to Ventu, un kā jau jaunas meitas, viņas jau bez smiešanās nevar, pa to vecāko saka, tu tagad tādu līdaku peld, gan tev kāds zvejnieks noprecēs, pa to vidējo tu tā kā vāri, tā kā kobiši, tev jau kaut kāds pasaka, princis droši vien ir prātā, jā, un tā jaunākā tā kā čūska, tā kā zups, tik veikla, tā smukākā, tā skaistākā viņa ir, un tās pārējās saka, nu tevi droši vien tās zelta šķēniņš varētu precēt. Māte viņam kadreiz ir stāstījuši, ka tur Ventā, tā dziļākā vietā, ka tur esot tā kā zelta šķēniņam pils, un viņš tur kadreiz tur ņemot tās meitas sev pa sievām, bet nu kas tādām blēņām, tās meitas vairs tādām pasakām netic, ja? Kā pārā no Venta taisīsies ģērbties, jaunākai meitai un drēbām liela zelta saritinājās. Nu, ko sabīstās meita, ja? Kur viņi plika skries, tās vecākās kaut ko uzraujušas mugurā, saka, nu jāmeklē kāds sprungulis, kāds akmens dīt to zeltu projām. Bet kas pa brīnumiem, nevar nevienu akmeni atrast, nevienu sprunguli nevar atrast, grozās. Tā jaunākā, nu pasaka, jau viss nestāst, kā tāda meita tur grozās, pēc savām drēbēm nevar uzvilkt, un pēkšņi tas zelts ierunājās cilvēku balsī. Zelts ierunājās cilvēku balsī un saka, apsolies man precēt, tad tu varēsi tās drēbes dabūt. Nu šī netic, nu kas var būt? Nu vecākā steidzeni jāiet mājās govs, laukt mātes rāsties. Nu šī ir, ko tas zelts saprot no precēšanās māsas saka? Nu jaunākā, nu tā kā pa pusē apsolās ar. Zelts saka, bet tu dod man nopirkt savu gredzenu. Iedod to gredzenu. Zelts uzmauc sev uz mēles un aizslīd prom. Nu drēbes nedabūts, variet mājās govs slaukt, domā viss mierīgi. Pienāk svētdienas rīts, no upes atskan tāda jocīga muzīka, parādās tāda karieta ar gliemežvārkiem izrotāta, priekšā tāda jocīga, tāda miglas zirgi, zalgš ritinās, astu zobos iekoduši ripinās apkārtai karietai, un tā karieta brauc uz saimnieku mājām. Šie saprot, nu ir, es neteikšu rupjas vārdus, ja? Bet labi nav. Bet itais mājās vien veca sieva, viņa tā kā tur par raganu. Šī saka, nu, ko zelts saprot no sievām? Iedod viņām baltus zosus, gan viņš apmierinās. Iedod iesēdinā lielu godu to zosu karietē, zelts spēlētām aizbrauc. Brauc garām birzē, ja birzē zīlīti ciet. Laukšmuļķi, sastiņvēt, laukšmuļķi, sastiņvēt, laukšmuļķi, sastiņvēt. Šie saprot, kaut kas nav kārtībā, griež apkārt. Prasa, nekādu zos mēs te nevedīt, mēs brauc pēc jaunākās meitas. Vecā sieva iesaka, nu iedod viņiem baltu kāzu, ko zelts saprot. Iedod balto kāzu, šī atkal brauca mūzika prom, bet ko zīli? Zelkšmuļķi, kaziņvēt, zelkšmuļķi, kaziņvēt. Ja brauc atkal apkārt, zelkš tas kočieris saka. Beidz mūs te nerot. Ja jūs tā pa zelkšiem smiesies, jums viss saimniecība ātri iznīks, čosks viss lops nokodīs, nekas jums te nebūs, nav ko mānīties. Šie saprot, nu jādod, ir tā jaunākā meita saģēra, piesēdina karietē, spēlēdām aizbrauc, pat taisno Ventā iekšā, ūdens nošļakst, viss paliek mierīgs. Bet apakšā tiešām ir pils,
Un tas Zalkts lielākais, tas ir nobūts ķēniņa dēls, un viņš tur atkal ir cilvēka izskatā. Un viņi dzīvo tīri laimīgi. Viens bērniņš piedzimst, no ilgās pēc tās Virszemes pasaules to puiku nosauc pa Ozolu. Piedzimst meitiņu 2. gadā, to nosauc pa Liepu. 3. gadā piedzimst mazais bērniņš, pastarīts, to pa Cinīti nosauc, tas tāds mazīšs. Un paaugās tie bērni. Sāka prasīt, no kurienes viņi ir. Māte kādreiz stāsta pa Virszemes pasauli, tāds jocīgs pasakas. Ka gribētu viņu aizbraukt, apskatīties, kā tā ir mātēm, kā tās viņa senču mājas ir, un tēvs negrib laist. Viņš saka, cilvēkiem neko nevar zināt, viņi mānās. Iedod sievai zelta kurpes. Kad tu šitās kurpes būs noplēsis, tad tu varēsi braukt mājās. Sieva staigā un skrāpē visādi par tiem soļiem kurpes, bet kurpes kā nedilst, tā nedilst. Bet tur ir viena veca sieviņa, saka, vajag iemest ugunī. Šī vietā es stāstu tā kā pasakā ir, bet acīm redoties zemūdens pasaulē ar kaut kādu uguns tomēr ir. Krāsni izkurina, tiešām tās kurpes sadeg, un tā viņas var tīri ātri noplēst. Ja? Labi, Zalkts sēdina sievu karietē visiem 3 bērniem, brauc uz to upes krastu. Sieva prasa, kā tev es varēšu pasaukt, ka man jānāk atpakaļ būs. Vīrīši saka, tad tu sauc mani Sīman, piena plūdi vai asins plūdi. Sievai tā jocīgi liekas, ka tādi jocīgi izsaucamie vārdi, bet acīm redzot, Zalkts ir diezgan daudz ko par cilvēkiem zinājis. Pārbrauc sievu mājās, izciemojās, bet tie vecāki pēta, ka tie Zalkšu bērni tādi jocīgi, tā kā cilvēka bērni, bet kā paplēš tos pirkstiņus, tā kā tāds peldplēvīts viņiem starp pirkstiem, ja, un kā viņi sāk smieties, tad tāda asa mēlīte izšaujās, domā, labi nebūs, kā nesamaitā cilvēku dzimumā šitādiem bērniem, ja. Sāks tur čukstēties tiem vecākie brāļi, paaicina vecāko puisīti to ozoliņos pieguļ, lai atbrauc līdzi, pieguļā interesanti veču lietas, ja. Un piegrūž viņu pie ugunskur dūmiem un saka, stāsti, kā tēvi izsaukt. Un šis ciešās neko nestāst. Pārbrauc 2. rītā mājās, pārnāk no pieguļas. Māte prasa, kāpēc tev tādas sarkanas acis? Šis puika prasa, viņš saka, no ugunskur dūmiem nekas. 2. dienā meitenēm jau ar zirdziņu patīk, vai ne? Paņem to meitu līdzi, to liepu, jā. Tā tur izjaudēlējās ar zirdziņiem, visādi izbučojās, un tā pēkšņi paņem iegrūž viņai atkal galvu ugunskur dūmos un saka, kā tur te pazīt ūdens pasaulē, kā tur iet un kā tur tēvu var izsaukt. Meita ciešās neko nestāst, viņa zina, ka nevar stāstīt. 3. naktī paņem mazo pastarīt, un tas tos dūmus nevar izturēt un izpļāpājās. Brāļi tūlīt no rīta uz upes krastu sauc Sīman, piena plūdi vai asins plūdi. Zem ūdens tās skaņas nevar saprast, kas īsti sauc. Ja Zalkts pabāž galvu, puiši tūlīt ar ciriem, kas no kurām ir, tur vienām klinkt un noslaktē to Zalkts sacērt gabalos. Tie Zalkts gabali tur mētājās Vēncas krastā un ūdens viss sārkans. Vai nu tai dienā vai nākamā dienā tā māte domā, būtu jābrauc, cik ilgi var apkārt pa pasauli blandīties, jābrauc pie vīra apakaļ ir. Iet uz Vēncas krastu, sauc Sīman, piena plūdi vai asins plūdi, un Vēnta izmet sarkanu asins burpuli, viņi pamana, ka tur tie vīri gabali, tur sacirts gabali. Viņai tas liekas tik šausmīgi, viņa saprot, viņu vairs ne cilvēku pasaulē var atgriezties, ne zemūdens pasaulē. Viņa saka, dēliņ pārvērties tu pa ozolu, meitiņ tu paliksi pa liepu, un tu mazais tu paliksi pa cim, tev viss suņi čurās virsū. Un pat es paliksi pa dzeguz un skraidīs pa mežu un sauks savu vīru. Tā kā jūs tur tais lēkt mežos dzird, kadreiz Vēncas krastā dzeguz saucam. Varbūt tā ir tā Zalkta sieva un pasaki cauri. Paldies!
Sildiņš auga ozoliņu, apkārtēlā novadiņ. Kalnā balti ievas zieda, lejā strauja upe teka. Kalnā balti ievas zieda, lejā strauja upe teka. Kalnā kaklu puškotiesi, lejā balti mazgātiesi. Kalnā kaklu puškotiesi, lejā balti mazgāties. The linden tree stands beautiful and grand. Liepa aug varena un skaista. Its leaves in different shades of green. Tās lapas ir dažādi nokrāsu zaļajā. And the scent of the flowers. Un ziedu smarža. But underneath, something terrible is growing. Taču liepai apakšā aug kaut kas patiesi briesmīgs. In the root of the linden tree, an egg was laid 100 years ago. Zem liepas tās saknēs pirms 100 gadiem tika iedēta ola. The egg has now cracked and become something that is 8 meters long. Šī ola nu ir pāršķēlusies un no tās ārā iznācis kaut kas 8 metrus garš. Thick as a man's thigh. Rasns kā vīra ciska. A head like a dragon. Galva kā pūķiņa. Hair on its back.
ar matiem uz muguras and a crown on its head. un kroni galvā. It's the king of all snakes. Tas ir visu čūsku karalis. A farmer had a linden tree in front of his house. Kādam zemniekam tā pagalmā bija liepa, It had stood there for generations. un tā tur bija augusi cauri paudzēm. And he knew that soon, very soon, the trunk would crack. Un viņš zināja, ka kuru katru brīdi stumbram jāsāk plaisāt. And he knew that because the leaves on the linden tree was green all year around. Un viņš zināja, ka tā ir īpaša liepa, tāpēc, ka liepas lapas visu gadu bija zaļas. This was not an ordinary linden. Tā nebija parasta liepa. And one day he saw it, a small crack. Un tad kādu dienu viņš to pamanīja. He washed, Stumbrā veidojās plaisas. he washed it every morning. Katru rītu viņš vēroja, kā stumbrs sāk plaisāt ar vien vairāk. It cracked a little more, and a little more. Ar vien vairāk un vairāk. And he thought to himself, I'm going to feed it, so it won't come up. Un viņš nolēma, ja es to čūsku pabarotu, varbūt tā neiznāktu ārā. So he took a big ham Un viņš paņēma lielu gabalu ar šķiņķi and threw it down to the trunk. un iemeta stumbra plaisā. And the snake, very surprised, Un čūska ļoti pārsteigta par šādu dāvanu, to veņu labrīnu. and the snake waited a little, Un čūska nedaudz and then nogaidīja. another ham came, Un tad and viņa another ham tika came. cienāta ar vēl vienu šķiņķa gabalu un vēl vienu. But you can imagine how it is to be in 100 years down under the ground in the roots of a linden tree. Taču jūs varat iedomāties, kā tas ir 100 gadu tupēt zem liepas. Then you're very, very hungry. Čūska bija ļoti iztelkusi. And the farmer did not have hams enough. Un zemniekam vairs nebija šķiņķa, ar ko to barot. So it cracked a little more, Un tāpēc and a little more. tas plaisāja ar vien vairāk un vairāk. But in old folklore, everyone knows that steel always protects against evil spirits. Bet tā ir sen zinām patiesība, ka metāls. So the farmer, clever as he was, took an iron chain and wrapped it around the trunk. Kad dzels jau metāls aizsargā no visādiem mošķiem, un zemnieks paņēma ķēdi un aptina apkārt plaisājošiem stumbram. And the linden snake was forever trapped. Un šī liepa čūska bija sagūstīta uz mūžīgiem laikiem. If the linden snake would have come up, Ja šī liepa čūska būtu iznākusi ārā no it would have liepas, eaten anything in its way. tā būtu apēdusi jebko savā ceļā. And if it couldn't get its prey, Un ja tā nevarētu dabūt savu laupījumu, it would bite itself in the tail and roll like a wheel. tā iekosto sev astē un ripotu kā milzu rats. So maybe it's not like this in Latvia, Varbūt tā tas nenotiek pie jums Latvijā. but in Sweden, always wear steel when you go into nature. Taču Zviedrijā ikreiz, kad dodoties dabā, velciet kaut ko no metāla vai dzelzs pie sevis. Or I will never guarantee your life. Vai arī es nevaru garantēt par jūsu dzīvību. Kādām nabaga vīrām, malkas citējām bija 8 bērni. Un viņš bija tik nabadzīgs, ka maizes garoziņu mājās nebija. Un nepagāja nekāds ilgs laiks, ka šim atkal gadījās bērniņš, jauns puisēns. Lai visas viņas izbarotu, viņam bija jālaiž viņas nābaros pelnīties. Iedomājieties, cik viņi nabadzīgi. Šis paskatās mājās nav ne garoziņa. Bērns krustāvās, kristīt, jākrist baznīcā. Viņš bēdīgs iziet ārā no mājas, iet pa ceļu, un ko viņš sastopa? Ubagu. Ko tas ubaks saka? Ņemās. Viņš būs krustāvs. Aiziet uz baznīcu,
visi izdara, kas jādara. Ubaks ar to bērnu skrien pa priekšu. Atnāk visi mājās, un ko viņi redz? Viss galds ir pilns ar ēdienu un dzērienu, un šie viņi tagad dzer, Dievam pateicoties. Det var en gång en skogshuggare. Den här skogshuggaren hade 8 stycken barn. Och han fick arbeta så hårt för att han skulle kunna ge mat till sina 8 barn. Så när de blev lite större så fick de ge sig ut i andra hus och så fick de jobba där. Men det dröjde inte länge förrän ännu en liten bebis föddes på den här gården i skogshuggarens hus. Och han var inte så glad, han var ledsen. För han visste att de snart skulle ha ett dop. Och det skulle de inte ha råd med. De hade nästan inte den minsta lilla skorpa att äta. Och så skulle någon behöva bli gudfader och gudmor. Hur skulle det gå? Så en dag så gick skogshuggaren ut på vägen. Och han tänkte, jag kommer inte hitta någon. Men så såg han en tiggare som gick där på vägen. Och skogshuggaren tänkte, jag ska fråga honom. Så han gick fram och sa, vill du bli gudfader till mitt barn? Och skogshuggaren, han tänkte, han kommer aldrig säga ja. Men tiggaren sa, ja, det vill jag bli. Och alla förberedelser gjordes för dopet. Och när de skulle gå från dopet hela vägen till huset där festen skulle vara, så sprang tiggaren i förväg. Och när de kom dit allihopa så var det ett bord fullt utav mat och dryck. Och skogshuggaren, han blev så glad och han prisade Gud för detta. Krusta tēvs, krusta māte, krusta bērnam līksti ciet, krusta tēvs, krusta bērnam, krusta tēvs, krusta māte, krusta bērnam līksti ciet. Det prasslar i linden. Det prasslar i linden. Vem prasslar i lindträdet? Gudfädrar, gudmödrar skapar vaggan till Guds son. Puisēns auga krietns un ātri, un drīz vien jau viņu bija jādod kaimiņos par ganu maizīt pelnīt. Puisēns atrada tādu skaistu vietu, kur bija veca liepa, apsēdās uz akmeņa un lustīgi dziedāja. Tā viņš auga vienu sestdienas, Jāņu sestdienas vakaru pie šīs pie akmens izlien čūska. Puisēns skatās, čūska skatās, izbrīnīti abi, nekas nenotiek, čūska aiziet, puisēns dūšīgi dzied atkal, bet čūska nenāk. När den lilla pojken växte upp och blev lite större så fick han också skaffa ett arbete hos grannen. Och där så fick han arbeta som herde. Så han brukade gå till en sten och han satt sig under det stora trädet och vilade. Och så började han att sjunga. Och när han sjöng så plötsligt kom det en lindorm upp under trädets rötter. Och han blev så nyfiken och ville prata med ormen och träffa ormen. Men ormen försvann. Så han sjöng lite till och ormen kom upp igen. Och den här gången så stannade ormen. Och han började prata med den. Och vid middagstid så förvandlades ormen till en snygg kvinna. Och den här kvinnan sa, okej. Un paugās puisēns atkal vienu gadu. No problem.
Un čūska atkal izlien no akmens apakšas. Puisis jau paudzēs, un čūska pārvēršās par jauku skaistu meiteni un saka šim tā. Ik pa 25 gadiem Jāņu naktī es varu pārvērsties par princesi, bet tikai tev ir jābūt mierā ar to, ka es aptīšos tev apkārt un 3 reizes uz vaida nočūšu. Tu nedrīksti kustēties, tu nedrīksti izbīties. Okej. Så den här unga flickan sa så här att jag är en förtrollad. Jag har blivit förtrollad till en lindom. Egentligen så är jag kungens dotter, prinsessan. Så jag vet inte vad jag är i historien, men jag kan bara prata på för att Ina bestämde själv var hon var någonstans. Och då, no problem. So how far are you in the story? Ina, because you shifted, you decided by yourself. Close to end. Because no meet again. And no, you haven't told about that yet. Yeah, okay. Oh, you? Okay. Så nu. Okej, vänta. Så nu så sa prinsessan till skogshuggaren att jag kommer komma upp om 1 år, och då så kommer jag snurra mig runt dig 3 gånger, och då kommer jag för alltid att bli prinsessa igen. Pēc gada izlien čūska norunātajā naktī, pusnaktī, tas ir sestdiena, Jāņa naktī, pusnaktī, izlien šī čūska aplien ap kaklu, 3 reizes nomačojas. Un puisis saprot, ja viņš mazāko kliedzienu vai savīsies, visa noruna vējā, un viņš iztur visu lielo brīdi. Un pēkšņi, kad čūska viņu nobučojas 3 reizes, atskan pērtuts, puisis no tās šausmām noģības. När det har gått 1 år så har den unga pojken blivit en ung vacker man, och han sitter under den här stenen, och upp så kommer ormen. Och den ringlar sig 3 gånger runt honom. Och han vill ta ormen och kasta iväg den. Men han står helt still. Han säger inte ett ord. Och 3:e gången så kommer det en stor blixt från himlen. Och pojken, han blir så rädd så han svimmar. Viņš pamostās, viņš ir brīnišķīga princese aiz muguras. Un viņš saprot, ka šī noruna ir bijusi spēkā, viss ir izdarījis. Un viņš saprot, ka viņš var precēt vēl princesi. Un princese saka viņam tā: mans tēvs ir miris, man ir karaļvalsts, nāc uz mani pielikt dzīvā laimīgi. Aicina savu tēvu, māmu un visus savus nabagos brāļus un māsas. Bet puika saka tā: mani vecāki ir veci, viņi ir pieraduši pie savas būdiņas. Viņiem ir iztikšana, visi brāļi un māsas ir atradušas savas vietas, un dzīvosim pilīgi abi laimīgi. Visi bija atkal mierā. När prinsen vaknade efter att han hade svimmat så låg han i en vacker soffa i slottet. Och vid huvudändan så stod den fina prinsessan. Och hon berättade att hon tackade så mycket för hjälpen, och hon berättade att han kunde få hela kungariket och de kunde gifta sig och vara tillsammans i hela livet. Och skogshuggaren ville att hans mamma och pappa också skulle bo på slottet, men de trivdes i sitt hus och de hade fått lite pengar där.
Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Slutet gott, allting gott. So this was the Latvian story, and now we're going to say a Swedish story in the same way. This time I will start, and she will tell Latvian. You're supposed to translate that. Tātad jūs tikko dzirdējāt zviedru pasaku, kuru tika izstāstīta, latviešu pasaku, kuru izstāstīja zviedru valodā, latviešu valodā, un tagad mēs to pašu izdarīsim ar kādu zviedru pasaku, kur mēs runāsim gan zviedriski, gan latviešu valodā. Det var en gång en kung som hade en son som han älskade över allt annat. Men sonen växte upp och som söner brukar göra så ville den här sonen ge sig ut i världen. Och kungen han fick vinka farväl till sin son. Men sonen hade lovat att han skulle komma tillbaka snart och innan dess så skulle han ju skicka brev och berätta hur han mådde. Men det kom inga brev. Kungen han blev ledsnare och sörjde. Och till slut så kände sig kungen så ledsen så att han gick till doktorn och doktorn sa: du måste vandra i trädgården. Man mår alltid bättre om man går omkring i trädgården. Så kungen han gick ut i trädgården och han mådde lite bättre faktiskt. Reiz dzīvoja kāds karalis, kuram bija dēls, kuru tas ļoti mīlēja. Un kā jau tas mēdz notikt ar dēliem, viņi izauga lieli un vēlas doties pasaulē meklēt laimi. Karalis par to dikti noskuma, taču nevarēja nekādu dēlu atrunāt no došanās pasaulē. Neko nācās piekrist, bet dēls apsolīja savam tēvam sūtīt vēstules. Gāja laiks, taču vēstules nenāca, un karalis kļuva ļoti nomākts. Viņš pat vērsās pie ārsta, kurš viņam teica: tev taču ir tik skaists pilsdārs, ej biežāk pastaigās pilsdārsā. Karalis ārstu paklausīja, izgāja skaistajā pilsdārzā, ieelpoja svaigo ziedu aromātu piesātināto gaisu un uz brīdi jutās labāk. När kungen satt där, en dag kom det fram en ung flicka med väldigt vackra ögon. Och hon började prata med kungen. Och kungen och hon hade så mycket att tala om så att de trivdes väldigt bra tillsammans. Och kungen, han blev bara gladare och gladare. Un kādu dienu viņš skaistajā dārzā pēkšņi ieraudzīja kādu meiteni, kādu gaiļu, skaistu jaunu sievieti ar laipnu skatienu. Viņš iepazinās ar šo iemītnieci un izrādījās, ka tā ir pilsdārzniece. Un tā karalim kļuva par tādu labu paradumu katru dienu doties dārzā, lai aprunātos ar šo meiteni ar laipno skatienu. Un viņš jutās nedaudz labāk savās ilgās pēc dēla. Men en dag hände något förfärligt. När jägarna i slottet skulle ge sig ut för att jaga så låg det framför porten en stor lindorm och spärrade vägen. Så de kunde inte komma ut. De sprang upp och kungen han ropade ner till lindormen: ge dig iväg därifrån, du kan inte vara där nere. Nej, sa lindormen, jag vill ha en fru. Nej, vi kommer aldrig att ge dig någon fru, ge dig iväg. Men tiden gick och lindormen försvann inte och folk var så hungriga så att till slut så var de faktiskt tvungen att ge lindormen en fru. Un tad kādu rītu notika kaut kas patiešām briesmīgs. Mednieki pavisam agri grasījās doties medībās, bet taču tie nevarēja nekādi aptvērt nolaižamo tiltu. Viņi uzskrēja augšā pils tornī, lai paskatītos lejā, kas tur notiek un ko viņi ieraudzīja. Priekšā vārtiem gulēja milzīga, rasna, 8 metrus gara liepu čūska. Viņi pasauca karali, un karalis uzskrēja tornī un augšas kliedza: ko tu te dari, ko tu meklē, ej prom, mēs netiekam ārā. Taču liepu čūska atbildēja: dod man sievu, es gribu precēties. Karalis teica: nekādā gadījumā, ja katra meitene mums ir ļoti dārga un vērtīga, mēs tev nedosim nevienu. Taču gāja laiks,
Un cilvēki kļuva patiešām izsalkuši, netika ārā no pils, netika pie pārtikas, un karalim smagu sirdi nācās ziedot vienu meiteni Čūskai par sievu. Så hade bröllopet stått och det var dags för den unga flickan att följa med lindormen upp för trapporna in i ett rum för bröllopsnatten. Och kungen, han smög för han ville höra vad som hände, så han lyssnade utanför dörren och då hörde han: Hej, sorry, han förstod att han åt upp flickan. Och kungen tänkte att det här var ju förfärligt, men nu är det väl över med vårt elände. Smagām kājām meitene gāja augšā uz pilas torni, kur viņai bija jāpavada pirmā kāzu nakts ar Čūsku, un Čūska aizvijās tai pakaļ. Karalis, būdams zinkārīgs, pielīja pie istabas durvīm un mēģināja noklausīties, kas tur notiek. Viņš dzirdēja, kā meitene sākumā pretojās, bet pēc tam viņš dzirdēja tikai, kā Čūska gardi nočāpstīna apēdot meiteni. Nākamajā rītā karalis ar mierīgu prātu grasījās iziet ārā no pils, un ko jūs domājiet, ko viņš tur ieraudzīja? Liepa Čūska bija atpakaļ, viņa atkal gulēja pie tilta, un neviens netika ārā. Ko tu te atkal dari? Mēs taču to ziedojām vienu meiteni, ej prom! Un Čūska teica: es gribu vēl. Nekādā gadījumā mēs jau vienu ziedojām, ej prom, taču tas, protams, nelīdzēja. Un gāja laiks, un cilvēki bija badā, un karalim nācās rīkoties, un tā nu viņš nolēma ziedot vēl vienu jaunu meiteni. Un kā jūs domājat, ja viņam ar to pietika? Nē, karaļvalstī nācās ziedot 6 meitenes. Taču šīs briesmas turpinājās, un karalis bija pavisam izmisis. Viņš izgāja ārā skaistajā dārzā, saķies galvu, apsēdās un nezināja, ko tālāk lietāt. Tā tas nevarēja turpināties. Och jag missade, för jag skulle ha berättat om det. Men han tog alltså 6 flickor till. Och kungen var så ledsen, och han tänkte det här kommer aldrig att ta slut. Och så när han gick ut och satte sig i trädgården igen, då mötte han den unga flickan. Och hon sa: ja, jag kan gifta mig med lindormen. Nej. Han har redan ätit upp 6 stycken flickor. Lita på mig. Så hon sa: jag vill ha 7 bröllopsklänningar att ta på mig. Och en hink med vatten med såpa och en skurborste. Om du låter mig göra så kommer det hela att bli bra. Should I have a bucket? I should have it. Yeah, thank you. Un tātad, kas notika tālāk? Meitene, jā, karalis atradās skumīgas dārzā, un viņš ieraudzīja savu mīļo draudzeni, skaisto dārznieci, un izstāstīja bēdu, un meitene teica: nu, laid mani, es gribu ar viņu iet precēties, un tici man būs labi. Karalis teica: nē, nekādā gadījumā tu man esi pārāk dārga. Taču meitene teica: neuztraucies, dod man 3 lietas, man vajag 7 kleitas, birsti un ziepjūdeni, un viss būs kārtībā. Karalis piekrita. Tātad kāzu naktī atkal viņi uzgāja augšā, Čūska bija jāstāj pakaļ, un Čūska te sacīja: labi, izģērbies, bez drēbēm tu būsi garšīgāka. Meitene teica: labi, bet pēc tevis. Un jūs jau zināt, ka Čūskas var nomest ārdu, ne? Tātad Čūska nometa vienu ārdu, meitene nometa vienu kleitu, bet tajā pakšā bija vēl viena kleita. Čūska teica: izģērbies. Meitene teica: labi, bet pēc tevis. Un darīt Čūskai nācās nomest vienu ādu, arī meitene nometa savu kleitu, un tā tas turpinājās, līdz kamēr no Čūskas bija palikusi pāri liela gļotu kaudze. Ja, än en gång. Ja. Men det gör ju ingenting. Ja, för att hon bad ju om det här, och sen så tog de av sig klänningarna och sådär, och ni förstår ju det här. Och till slut, och hon tog fram skruvborsten och skrubbade, och så var det bara en hög med slem. Då tog hon skruvborsten och började skrubba i alla fall. Och hon skrubbade och skrubbade, och där var en fot. Och hon skrubbade och där var en arm. Och så kom det upp en flicka och en flicka till.
Och till slut så var den unga prinsen där. Och han berättade att det var en häxa som hade förtrollat honom. Så att han var tvungen att äta upp alla flickorna. Så sprang de ner till kungen som blev så glad när han såg att sonen var tillbaka och alla flickorna med. Och efter ett tag så blev prinsen och den unga flickan förtjusta i varandra. Och de gifte sig och alla levde lyckliga i alla sina dagar. Un tātad mēs paliekam pie lielās gļotu kaudzes. Atceraties, meitene uzrūtīja pie gļotnes, paņēma birstu un sāka berst gļotas uz visām pusēm. Un ko viņi ieraudzīja? Roku un kāju. Un ieraudzīja, ka tur ir tā meitene, ko pirms tam čūska bija apēdus. Viņa palīdzēja izkāpt tai ārā. Un tur bija vēl viena un vēl viena un vēl viena. Un tā izdevās izglābt visas 6 čūskas apēstās meitenes, kas bija palikušas dzīves. Un pašās beigās viņas tur atrada iekšā princi. Īstu princi, kurš tika izglābts. Izrādījās, ka princis bija noburts par liepu čūsku. Viņam nācās ēst šīs meitenes, bet lāsts bija noņemts. Karalis bija bezgali priecīgs satiekot savu mīļoto dēlu. Ar laiku princis un daļā dārzniece iemīlējās, apprecējās un dzīvo tur laimīgi vēl joprojām. Tātad par šo dziesmu neliels stāsts, pirms stāsts. Pagājušā vasarā man bija tas gods būt Zviedrijā Balāžu dziesmu festivālā. Un tur kopā mēs piedalījāmies dažādās meistarklasēs, klausījāmies stāstos un klausījāmies ārkārtīgi skaistās dziesmās, ko izpildīja zviedru burvīgie mūziķi. Un viens ar vārdā Jorns Gārdners, viņš izpildīja dziesmu, kuru klausoties tajā koncertā, es nevarēju novaldīt savus asaras. Atbrauc mājās, un šī dziesma kaut kā ļoti iesēdās, kā es nolēmu veidot tulkojumu šai dziesmai latviešu valodā. Šodien arī šeit ir mans labs draugs Edgars Lugovskis, kurš man palīdzēja ar to, tā kā noteikti aplausi Edgaram. Dziesma patiesībā ir ļoti dramatiska. Tas ir stāsts par meiteni, kura tiek ieticināta ļoti īpatnējā ģimenē, kur vīra māte uzliek lāstu šai meitenei, lai viņa stāvokli ar bērnu būtu 7 gadus. Viņa bēg prom no šīs vietas, atgriež pie sava tēva, un tur piedzemdē 2 brašas puikas, bet diemžēl stāsta beigās viņa pēc šīm 7 gadiem izmocīta sāpju pilna mirst, bet bērni izdzīvo. Dramatiski un tā, bet kaut kas īpatnējs ārpus valodu izpratnes ir mūzikā un tajā stāstā, ka to ir iespējams sajust, kur nezinot, ko nozīmē katrs izdziedātais vai izteiktais vārds. Tad tā, pirmais skaņojums jums. Kādu kļūdu ir pieļāvis, zem vasariem tīsaļiem. Kādam vīram viņš mani ir atvedis, ceļš tik tāls, kas mums ejams vēl kopā. Gatavs ir ceļam tā, vasariem tīsaļiem. Ceļ mani viņš tajā vedīs tev līdzi. Ceļš tik tāls, kas mums ejams vēl kopā. Bet mani sev līdzi uz zemi tik tālu,
par zaļiem, tik zaļiem. Sava tēva spēku sevi atkaujam. Ceļš tik tāds, kas mums ejams vēl kopā. Tādu mieru mana sirds vēl nav jūtusi. Zem dieva zaļiem, tik zaļiem. Sava tēva mājās esmu pārnākusi. Ceļš tik tāds, kas mums ejams vēl kopā. Daudz sienu, daudz gadu ir plakājums. Zem dieva zaļiem, tik zaļiem. Ir vārdi savu dzīvu pasaulē. Man ir ļoti jūtīga sajūta. Man ir vismaz 3 pasakas, kuras es varētu stāstīt, bet patiesībā man šķiet, es nestāstīšu nevienu. Tādēļ, ka te ir bijis tik daudz dramatisku notikumu. Čūskas ir bijušas, prinči ir bijuši. Princi izvilka no čūskas vēdera. Nu, ticiet vai nē, dzīvo viņš te cilvēks Ventas krastā, un viņš nekļūst par mežsārstu un neaudzē mežu, bet viņš kļūst par amatnieku. Un viņa galvenais rīks ir cirvītis. Ar to cirvīti viņš tēš laidas. Lielas un mazākas, tādas, kurās tikai viens viņas aizstīs, tādas, kurās vairāk iesaistīs. Un tas biznes viņam veicās tīri labi. Bet tā darbnīca viņam ir vērtība. Un dzīvo viņš pārvērtā. Un tad no tās pārvērtes viņš palaipini ietesto savu darbnīcu. Un tad, kādam ir pārāk jaukā novembra rītā, viņš paņem savu cirvīti, iet no pārvērtes pa laiku pāri, un kā gadās, kā ne, tas cirvītis viņam iekrīt tajā. Vīrieši
kas ir viņa darbs. Dzīve ir galā. Darba Rīga nav. Ko dara viens kārtīgs vīrietis? Viņš apsēžās ventilā. Vienkārši raud. Cik tev vīrieši ir? Kāds ir raudājis? Viņš raud. Ticiet vai ne? Un vēl ticiet vai ne? Tas mazs vīrieši. Vienā, kādā to prasa? Kas par iekstī? Kāpēc tu raud? Viss mans bizness svējā, es vairs nevarēšu nopelnīt ne sev, ne sievai, ne bērniem, nekā man vairs nav. Kas te tev tā bija? Viņš saka, es esmu kokamatnieks, un man bija tāds, tāds dzīves, tāds plāniņš, tāds tērauds, un tas koka rokturis, tāds, tik precīzi, ka ja rokas, tas vīriņš tam bateriņu un izvelk, tādu ļoti smalku. Ticiet vai ne, pēc sudarā. Tādu pašu rokturīti. Un prasa, šitas tavs? Nē, tas nav mans. Mums bija tāds, tur tas rokturs bija daudz smalkāks, un tas asmenīts bija tāds plānāks. Un īstenībā viņš bija tērauds. Un šitas elegants rokturs, tīra zelta, spīd tā, ka acis sprākst ārā, jā, tā teikt, nopietna lieta. Šitas. Nīta, es tev skaidri teicu, tīra koka, tērauda, plāns, ka tu iedomājies ar šito, es te kaut kāds laivs varēšu taisīt. Tiešām šitais? Jā, šitas ir mans, tagad ar šito es varēšu. Tas mazais vīriņš, ticiet vēl ne, viņš kāds dievs. Un viņš saka viņam, ņem visus 3. 3 lietas, labas lietas. Tu varēsi taisīt laivas. Un ar šiem tu varbūt varēsi cirst arī tos kokus, kam vara saknes, zelta zari, sidrabiņu lapiņas. Kas tas tāds? Bet labi, es ies un padomās par to. Vai man tādi koki jācērt vai nav jācērt? Vai tādi koki vengt malā aug? Vai jā? Un tā viņš aizgāja. Jā! Dāpsnis, un tā kā jau šodien ir bijis gari stāsti, saturs, kas kā informācija vēl smadzenēs nosēžās, tad es gribēju pamēģināt kaut ko citu ar stāstu, kā veidu, kā ceļot mūsu iztēlē, jo mēs šodien esam daudz runājuši arī par iztēles nozīmi, par to, kā stāsts atdzīvojās no iztēles, ja tur ir tēli, viņi ir sajūtami, un tā kā par koku tēmu, man ir tieši viens iztēles vingrinājums, kur mēs varētu pamēģināt. Un redzēsim, kā būs, kā nebūs, un tos secinājumus, to mācību jūs varēsiet izdarīt paši. Tātad man būs lūgums sākt ar
acis aizvēršana, tas būs iztēles vingrinājums. Un iztēlojamies ozola lapu vainagu, sajūtam ozola lapu smaržu, varam sajūt šo te smaržu un sajūtam tagad sevi, savu ķermeni. Un iztēlojamies, ka mēs esam zīle. Iztēlojamies, ka mēs esam zīle ozolā. Un ka mēs esam piestiprināti pie ozola, lielā varenā koka. Varam iztēloties zīles mīzu, kā īsta zīle. Esat pataustījuši zīli un sajūtam sevi kā zīli. Un tad, ko tas zīle dara? Zīle var pasveicināt ozolu, paskatīties uz šo lielo pasauli, kas ir ozols, pie kura mēs esam tagad piestiprināti. Varam pateikties ozolam un sajust, kā ozola spēks ieplūst mūsos. Mūsos kā zīlē ienāk šī ozola spēks, enerģija. Ja mums tie tēli neraisās, varam vairāk pievērsties kādām konkrētākām sajūtām, kas smalkāks iztēloties šo te ozola spēku. Un sajūtam sevi kā zīli. Ja mums gribās uzdot kādu jautājumu šim ozolam, mēs varam to darīt. Tagad, ja mums rādās kāds tēls, varam mēģināt viņu pakomunicēt. Un sajust, kā tas ir. Kā tas ir būt vienai no zīlēm lielā ozolā. Sajūt šo enerģiju. Un varam lēnām atgriezties šeit. Pateicību ozolam. Tas laikam ir viss. Jā, brīnišķīgs pasakas klausījos. Ar baldu noklausījos, kā skan zviedru valoda. Vairāk skaidrāk viņi dzirdēja, bet kā klausās pārpa Baltijas jūra, tā bišķiņ tikai. Pataisno, jā, tagad tā skaidrāk. Nu jā. Es jums pastāstīšu, negluži pasaku, bet tomēr pasakāju, viņš sākās. Reiz dzīvoja liepas sēkliņa. Jūs ziniet, kāda ir tās liepas sēkliņa? Kad nozied liepas ziediņš, tad tāda maza bumbiņa ar spārni. Tāda, ja? Tāda bumbiņa ar spārni lidoja un laidās kādus 100 metrus no šejienes skolas dārzā. Un sāka augt tā mazā sēkliņa. Un dīvainā kārtā viņas stumbras pie pašas saknītes sadalījās 3 žuburos. Un tā arī tā liepa izauga. Katrs viens žuburs bija kā varens līpas koks. Tāda viņa te auga, pa īstām. Vecie kuldītinieki noteikti apcerās parkā lielo 3 žuburu liepu, ja? Un tad, kad es šeit mācījos, šī man pirmā skolas zāle, jā, mēs ir skolas zālē, tur bija skatuvi. Un lielajā liepā bieži vien starpbrīžos vai kādās, nu jā, starpbrīžos ierāpās, ka bija siltais laiks un laid bērnus laukā, tad bieži vien ierāpamies. Tur spēlējam paslēpes, tur ievīdām pačukstēties meitenes,
savus noslēpumus, brīžam paraudāja kādu asaru, tad likās, ka tā liepa visu saprot, visu dzird. Nu, un, kad es šķirstot albumu, es ieraudzīju lielā liepa, 3 žuburi, tieši tāda pati, bet tajā žuburā sēž maza meitene, kas izskatās ļoti līdzīgi manai mammai. Es viņai rādīju, tā esi tu. Nu, ja viņa teica, es jau arī šī skolā mācījos un tajā liepā sēdēju. Vēlāk šī skolā mācījās man jaunākā meita. Un ar savām draudzenēm irāpās tajā liepā. Liepa deva ļoti skaistā ēna vasarā. Un bieži vien, kad parkā bija kādi koncerti, kur ir karsti tur sēdēt tās saules staros tur, vai ne? Ir izmēģināts, kā tas ir. Bet Freina zina tās liepas. Un tāpat tā dzird to mūziku, kas tur skan. Un tad bija vienā pavasarī kāds vēlais sniegs, kā mums bija. Tagad nedēļas sākumā atcerās, ja? Bet tajā reizē tas sniegs krita tādām milzīgām, smagām pārslām. Visu dienu sniga. Un vakarā mans jaunākais dēls atskrien un saka, mammu, lielā liepa ir gar zemi. Es teicu, kā? Nozāģēta? Nē, viņa ir nolūzusi. Tas bija laiks, kad liepa sāk mosties, kad viņa pilnas sulas ir. Un visi smalkie zari bija pilni ar smago sniegu. Un tas smagais sniegs nolauza liepus, 3 žuburus, katru savu pusi. Lielā liepas atskrēja no mājām, tepat es dzīvoju tālu. Un mēs visi stāvējām, kā pie labs, gribējās viņu pacelt, gribējās viņu samīļot, bet viņa bija liela. Un ticiet man, viņa bija tik pilna pumpuru. Viņai nebija neviena no kaltuša zara. Viņa vēl būtu plaukus, viņa būtu ziedējusi, viņa būtu ēnu devusi. Tas vēlais sniegs viņu nolauza. Tad, kad viņa vēl bija dzīva, mēs gribējām darbmācības skolotāji rakstīt vēstuli cilvēkiem, kas tos dižkokus vāc, ja, un piereģistrē. Un tad atbrauca gudri ļaudis un sastrīdējās, kad tas taču nevar būt viens koks, tas ir 3 kopā tā sauguši koki, un tas nav dižkoks. Bet tad, kad novāca, sazāģēja liepu un lauza ārā celmu, tad izrādījās, ka tas ir viens koks, jo bija viens celms. Tas bija mūsu dižkoks, mūsu lielā liepa. Tā vietā iestādīja 3 jaunas liepiņas. 2 izdzīvoja, 1 nē. Nu, laikam jau lielai liepai tur bija jāpaliek tādai, kāda mums atmiņās. Būs 2 jaunas liepiņas, jā. Bet kamēr viņi sasniegs lielās liepas, tas vēl būs ļoti ilgi. Bet gan jau mūsu bērnu, viņi tāda arī redzēs. Jā, tas bija stāsts par manu lielo liepu. Piedziedājums ar franču mēlē. Esiet piesardzīgi. Mazā, mazā abelīte, aidai dudidam. Mazā, mazā abelīte, aidai dudidam. 5 zelta abolīši, aidai dudidā. Aidai dudi, akta, akta, aidai dudi, akta, akta, aidai dudidam. 2 devu brālišami, aidai dudidam.
es pati paturēju. Aidai dudidam, aidai dudiaktāktā, aidai dudiaktāktā, aidai dudidam. Par to vienu zirgu pirku. Aidai dudidam, Par otrāju novadiņu. aidai dudidam, aidai dudiaktāktā, aidai dudiaktāktā, aidai dudidam. Par trešoji es nopirku. Aidai dudidam, Sev maizīte sarajiņu. aidai dudidam, aidai dudiaktāktā, aidai dudiaktāktā, aidai dudidam. Atradi aplausi! Patranamies! Varbūt vēlreiz patranamies! Varbūt vēlreiz paklanamies, kamēr kāds nāk! Jā! Sūdam ir labu! Mans stāsts būs tāds pavisam nesens stāsts. Tas sākās kādus pāris gadus atpakaļ, kad mēs nedrīkstējām tikties un pat kur nu vēl viens uz otru skatīties. Un mans vīrs man piedāvāja braukt uz Vidzemes kokļu nometni. Es teicu, kur vispār neprotu ne dziedāt, ne spēlēt, ko es darīšu kokļu nometnē. Bet tad es tā padomāju, ir otra lieta, kas man patīk. Man ļoti patīk rokdarbi. Tad es domāju, bet tā rokdarba puse man varētu patikt. Ņemšu un braukšu. Jūdu savu galēko vērīti, ieliku vēl pāris kurzemniekus busiņā un braucām prom. Un patiešām uz Vidzemes dziļajiem mežiem, kur mašīnas nebrauc, lidmašīnas pāri nelido, tur dzīvo tikai vāveres un augtbērzlapas, jo tās mēs ēdām katru dienu. Un viens no pirmajiem darbiem, kas šajā nometnē bija jādara, bija jāizvēlās, no kāda koka es gatavošu savu kokli. Un tagad es, kuri man mazliet pazīst, zinu, ka es esmu tāda mazliet žāgata. Tagad ir kaut kāds krāsainumiņš un kaut kāds spīdumiņš. Un es ieraugu Latvijas tādu, es teiktu, viskrāsaināko koku. Kā jūs domājat, kas tas varētu būt? Melnalksnis. Melnalksnis, tieši tā. Es ieraugu, jo viņam ir ļoti skaists sarkana krāsaini, tur visādas līnijas. Tas būs mans. Es tagad paņemu to savu koku un tagad eju. Un citādi tur izvēlās kāds, viņiem būs tas koks. Un es redzu, malā stāv tādu, pavisam necilnu, es neteiktu pagalīti, bet tāds dēlītis, tāds mazliet pelēks, tāds nekāds īpašais. Un es tagad prasu skolotājiem, kas tad tas ir? Liepa. Liepa esot viens no tādiem skanīgākiem kokiem, bet patiešām necils. Un es ar to savu skaisto, un tur stāv tas necilais. Es domāju, bet, kaut kā sirds drusku saka, paņem to necilu arī. Un tā man vienā padusē ir tas skaistais, un otrā ir tas mazliet necilais. Un tā es staigāju apkārt, un es nevaru izvēlēties. Un es staigāju, visi jau sāk gandrīz grebt, bet es nevaru izvēlēties. Un tad skolotājs ģids teica, apstājies, aizstājies acis, tāpat kā mums Austris tā lika, un uzliec rokas virsū uz abiem šiem tēzīšiem, un tu sajutīsi, kurš ir tavs. Es aiztaisīju acis, uzliku rokas, un kā jūs domājat, protams, tā bija liepa. Man bija jāņem liepa, jo no viņas nāca tiešām liels siltums. Un es paņēmu savu liepu un sāku grebt viņai no sākuma vēderiņu, pēc tam, lai koklīte taptu, ir jāuztaisa spārniņš, un tad ir jāuzliek skāņu plate, un tad ir vēl. Un tā viss šis process ilga nedēļa. Bet jūs nedomājiet, ka tur man arī nav mans melnalksnītis klāt. Tas, kas tur tās stīgas, tas pakaviņš, tas man ir no melnalksnīša. Manai koklītei, bet tas bija ļoti īpašs process, ļoti īpaša nometne, ļoti īpašs laiks, jo es, piemēram, cilvēks, kam ķīmijā bija 2, man bija arī jākrāso šī kokla. Un es gribēju tādu krāsu, kādu viņam nav. Un viņš teica, ka es tur varu kaut ko saķīmiķot. Un es tur kaut ko saķīmiķoju, un man nakts laikā tā kokla sāk lobīt.
lobīties, tā visa āda, visa tā laka nost. Un tā es dabūju visu nakti raudāt, kad visi cilvēki guļ un pa gabaliņam lobīt nost. Un no rīta viņi pārkrāsot pavisam citā krāsā, bet vēl vienreiz. Un tā es to kokli veidoju un tā mana koklīte, tagad šai mirklī, protams, būtu man jāizņem man kokli un jāspēlē, bet es joprojām nedziedu un nespēlēju, bet mana koklīte man ir. Un ja jūs man turēsiet pie vārdu un nākamgad teiksiet, tev ir jāspēlē, tad es varētu apsolīt. Bet patiesībā šajā nometnē notika vēl kāds īpašs notikums. Tāpat kā Austris mums lika tagad, arī tur bija katru rītu dažādas meditācijas. Un vienā no meditācijām bija jāizstājas acis, un arī tur skanēja īpaša mūzika, un tur bija jāiztēlojas kaut kas labs. Un tajā mirklī es ieraudzīju ļoti skaistu ziedošu ābeļdārzu, un tajā ābeļdārzā sēdēju es ar mazu zīdaiņu rokā. Man blakus bija vīrs un liela meita. Un ticiet, pagāja pāris gadi, un pašā ziedēšanas laikā, pagājušā gadā ap lidos divīm, man uzradās atskrēja maza meitenīte, kuru jau jūs tagad drusku redzējāt, kura mēģināja izjaukt koncertu, bet viņa tika jau tā kā laicīgi paņemta prom. Un tāds bija mans īpašais stāsts par ābelēm un par ziedēšanas laiku. Bet kādā citā mājā, kad ābeles jau nozied un kad jau dod savus augļus, un āboli jau ir skaisti un gatavi, kādai meitiņai bija 2 skaisti sarkaņi āboli. Un viņi tos ābolus tā skaisti skatījās un domāja, kuru nu ēst, kurš būs īstais. Un tur bija vienāds māmiņa un teica, vai tu vari man, es arī gribētu vienu ābolu, iedod man arī lūdzu vienu ābolu. Un tā mazā meitiņa, viņa tā paskatījās tiem āboliem, pasmaidīja, iekod vienā un iekod otrā. Un tā māma tā mazliet, tā bēdīga, ka nav. Un tad tā meitiņa pasniedz un teica, šis ir saldākais, ņem tu to. Un tad es ļoti ceru, ka no šīs dienas koncerta jūs katrs paņemsiet to saldāko gabaliņu no mūsu āboliem, no mūsu stāstiem. Un tāpēc, lai mēs pavisam tā labi atcerētos, kurš tad mums šodien uzstājās, es visus izsaukšu uz skatuves. Tātad Guntis. Jā, bet es filmēju. Šodien bija brīnišķīgi. Mēs bijām Vārmē, un Daina teica, beidzot mēs varējām parunāt un paklausīties angliski. Tā es varētu teikt, ka šodien beidzot mēs koncertā varējām klausīties zviedru valodu. Visus zviedru viesus. Mijā, Kavilu, Tīnu. Jā. Steni. Tīna, kurā piedalījās performancē. Agnese, kura tulkoja stāvus. Liesma, kura mums stāstīja par šīs sēdz lietu. Austris, kur mums ieiet iztēles pasaulē. Jā, Tomizā, mūziķa, brīnišķīgā Rūta. Eniju, jā, bet Māra netika aizmirst, jo viņa tiek atstāta saldajā ēdienā. Kādēļ es nepieminu vēl Māru? Viņai pašai nemaz nerojaušot, bet viņai ir tapusi grāmata no saknēm uz galotnēm. Un šīs koncerts tapa šīs grāmatas iedvesmots, tāpēc milzīgi aplausi Mārai. Brīdis, kad mēs varam mūsu festivālu vienmēr noslēgt dziesmai. Bet kā tas to beidzot?
Nē, rīt vēl viss turpināsies. Visi laika aicināti 11. uz Stāstu kafejnīcu. Bet šis koncerts gan tuvojās noslēgumam. Un tāpēc mēs lūgsim pilnīgi visus piecelties kājās. Pilnīgi visus. Un nāk mūsu bariņā. Tādā kā aplī. Mēģināsim izveidot tādu kā aplī. Šai zemei vajag lietu un sauli, kas spīd. Šai zemei vajag lietu un sauli, kas spīd. Bet tam cilvēkam ar sirdi, kam var uzticēties. Bet tam cilvēkam ar sirdi, kam var uzticēties. Tam putnam vajag zaru, kur liks uztaisīt. Tam putnam vajag zaru, kur liks uztaisīt. Bet tam cilvēkam ar sirdi, kam var uzticēties. Bet tam cilvēkam ar sirdi, kam var uzticēties. Es neprasu mantu, ne zeltu, kas spīd. Es neprasu mantu, ne zeltu, kas spīd. Bet es prasu sevi sirdi, kam var uzticēties. Bet es prasu sevi sirdi, kam var uzticēties. Un kad viņš to atrod, cik laimīgs ir tas. Un kad viņš to atrod, cik laimīgs ir tas. Jo bez mīlestības nevar neviens cilvēks laimīgs būt. Jo bez mīlestības nevar neviens cilvēks laimīgs būt. Šai zemei vajag lietu un sauli, kas spīd. Šai zemei vajag lietu un sauli, kas spīd. Bet tam cilvēkam